nedēļas raidījumu Nedēļa Startup piedāvā visu laiku labākā kompānija Vateris. Kompānija Vateris nodarbojas ar ūdens filtru un notekūdeņa attīrīšanas iekārtu tirdzniecību. Labdien visiem! Sveicināti Nedēļas studijā. Man ir liels prieks visiem paziņot, kad beidzot mūsu pirmais raidījums ir ēterā. Un uz šo te raidījumu esam aicinājuši viesi, Onfrex LV ideju autoru un ekspertu. Tātad vēlreiz, mani sauc Gins Dzelme, esmu raidījuma Nedēļas Startups vadītājs, un viesos pie mums ir Māris Dreimanis, Onfrex LV idejas autors un vadītājs, un eksperta lomā mums šodien ietīsies Arnis Lelītis ar milzīgu pieredzi, tā skaitā transporta jomā. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu. Kas tad ir Onfrex? Pirmkārt, gribēju pateikt paldies par uzaicinājumu. Lieliski iespēja publicitātei piedalīties jūsu raidījumā. Un novēlu jums, lai izdodās šis projekts un lai ir vēl daudz raidījumu turpmāk. Paldies par novēlējumiem. Nu, tad pievērsīsimies tagad Onfrex, jā. Onfrex ir vārds kā tāds cēlies no angļu vārdiem Online Freight Exchange, jeb tiešajā tulkojumā tiešsaistes kravu un transporta apmaiņas sistēma. Vai tā ideja tika kaut kur ieraudzīta, vai tad varbūt sāksim ar to, ir pieredze iepriekšējā saistīta ar transporta jautājumiem, transporta biznesu. No kurienes tā ideja radusies? Jā. Paša pieredze transportā ir jau diezgan ilga. Esmu strādājis 3 transporta uzņēmumos, transporta un loģistikas. Mana paša karjera ir tāda, ka esmu sācis kā kravu pārvadājumu menedžers un beidzis kā uzņēmuma direktors pēdējā uzņēmumā, kurā es darbojos. Un ideja par Onfrex radās diezgan sen, jo... Cik sen, piemēram? Pašā sākumā jau... pašā sākumā teiksim tā, apmēram pēc gada nostrādāšanas kā transporta menedžerim, tika jebkurš transporta menedžers lieto šādu veidu sistēmas. Šādas sistēmas eksistē. Populārākā. Bet tas ir iekšēji uzņēmumā? Nē, tas ir starp uzņēmumiem, starp pakalpojumu devējiem. Kā tas ir? Tas ir starptautiskas sistēmas, pazīstamākā atrodas Lietuvā, ko lieto mūsu pusē. Bet ir vēl Polijā ir ļoti liela, kuru lieto arī mūsu reģions. Un, ja nemaldos, no Austrijā ir viena, ko pārsvarā lieto Eiropā. Arī Krievijā ir savu šādu sistēmu, bet tieši Latvijā šāda sistēma, kur ir radīta un attīstīta Latvijā, šāda sistēma nav. Nebija līdz šim, kamēr mēs neuztaisījām Onfrex. Un tas sanāk, ka tieši bija jautājums, kas varbūt orientētu uz to, cik tad ilgi šis laiks bija nepieciešams no idejas līdz realizācijai. Ja šodien ir tātad, kas mums ir februāris, 2013. gads, tad ideja radās kad? Ideja kā tāda, pilnīgi droši var teikt, ka radās apmēram 2008. 2009. gadā, bet aktīvi realizēt šī ideja tika sākta 2011. gadā. Kāda bija tā situācija? Vai bija kaut kas tāds, kas neapmierināja tajās esošajās sistēmās? Jā, tieši tā. Personīgi es esmu saskāries ar aktīvā lietošanā ar 3 sistēmām. Teiksim, vienā neapmierināja dizains, vienā neapmierināja tas, ka tā ir desktop programma, respektīvi viņa nav pieejama no jebkura datora. Citā bija ļoti sarežģīti lietot šo programmu, un tā doma ir tāda, ka vajadzētu kaut ko savu, kurā visi šie pieminētie trūkumi ir novērsti.
Tad var saprast, kad šajā sistēmā onfrex.lv ir iekļauta visa iepriekšējā pieredze, kas ir bijusi tieši darbībā transporta un loģistikas jomā. Tieši tā, jā. Skaidrs. Un kā tad, ar ko viss sākās? Nu, pieņemsim, ir ideja, jā, man forši, bet īsti tā kā nav nekāda saistība ar IT sfēru, web sfēru. Kur tad pēkšņi transports, kas, teiksim, ripo pa ceļiem uz riteņiem, jā, pēkšņi viņš ienāk šajā te internetu vidē? Kā tas solis? Jā, tad bija tā, ka viens no Onfrex līdzdibinātājiem ir datordizainers, un viņš bija pirmais, par kuram tika pastāstīts šī ideja, un viņš tīri pats uzzīmēja dažas, pirmkārt viņš uzmet jau logo, kāds varētu izskatīties, otrkārt viņš uzmet dažas skices, un man ļoti tas iepatikās, un tā doma bija, kā ar viņu tas viss ir jābīda, bet aktīva darbība sākās tikai 2011. gada beigās. Jā, nu tas viss, protams, skaisti, jā, bet galvenais jau šīs sistēmas funkcionalitāte. Jā, acīm redzot, viņa ir paredzēta priekš tam, lai atvieglotu gan loģistikas speciālistiem, gan kravu devējiem, gan kravu ņēmējiem šo kopējo sadarbību. Jā, šī sistēma ir kā starpnieks starp transporta īpašniekiem un kravu īpašniekiem, kur abi gūst labumu, respektīvi transports atrod sev kravas, un kravu īpašnieki atrod transportu savām kravām, lai viņi varētu viņas pārvadāt. Es varu pastāstīt, kā notiek, ja netiek izmantot sistēma, kā notiek transporta meklēšana kravu īpašniekam. Viņš atver internetu, jebkur no portāliem ZL 118, un tur atver transporta sadaļu. Tur ir apmēram kaut kādi, es pieļauju, vismaz 2000 uzņēmumi, un tad ņem rokā telefonu vai e-pastu un ar katru no viņiem sazinās, lai noskaidrotu pirmkārt, kurš dodās viņam vajadzīgā maršrutā, teiksim, ja kravu jānogādā no Latvijas uz Itāliju, tātad viņam ir jāapzvana visi un jānoskaidro, kurš dodās šajā maršrutā, lai viņš varētu viņam pirmkārt piedāvāt kravu, un otrkārt, ja viņš no tiem pieminētajiem 2000 ir atradis 10, kuri brauc uz Itāliju, tad viņam viņam vēl ir jāapzvana tie 10 un jānoskaidro, kurš viņam iedos visizdevīgāko piedāvājumu, gan piegādes, gan cenas ziņā. Piegādes laika, gan cenas ziņā. Un kā to risina sistēma? Sistēma to risina elementāri. Vienkārši ja jums ir krava no Latvijas uz Itāliju, teiksim, no Rīgas uz Milānu, jūs ejat sistēmā, un tur ir divi varianti. Vai nu jūs ievietojat, ka jums ir iespēja pievienot savu kravu, jums ir tātad krava, teiksim, tās 2 paletes no Rīgas uz Milānu, un jūs gaidat, kad ar jums sazināsies transporta īpašnieki, jo arī viņi skatās šajā programmā, un ja viņi redz, ka viņiem ir izdevīgi paņemt šīs 2 paletes, viņi sazināsies ar jums. Vai arī otrs variants, ja jūs nevēlaties publiskot, ka jums ir šāda krava, jūs dodaties atkal Onfrex.lv un jūs aplūkojat, kuriem transporta uzņēmumiem ir piedāvājumi no Rīgas uz Milānu. Nu, tad šeit uzreiz ir jautājums, pakalpojums, ko jūs piedāvājat, vai kas ir izveidots webā, tiek orientēts kādai teritorijai? Mēs pamazām izplatīsimies. Šobrīd Onfrex.lv ir pieejams tikai Latvijā, bet patreiz, kā mēs runājam, patreiz šī laikā, kamēr mēs runājam, programmētājs jau aktīvi strādā pie tā, lai programmai tiktu pievienot Lietuva. Un orientējoši pusgada laikā mēs aptversim visu Eiropu un būs piedāvājumi un kravas. Transporta un kravu piedāvājums būs iespējams pievienot no un uz jebkuras valsts visā Eiropā. Tad labi, bišķiņ pa pakalpojumu noiesim. Tā ir tuvākā nākotne, varbūt tās. Pakalpojumu bišķi vēlāk, bet interesē tagad vairāk tieši
mūsu raidījuma būtība. Šis ir nedēļa at startups raidījums. Startups tas ir sākums kaut kam, tas ir uzņēmums, kurš ir uzsācis savu darbību interneta vidē. Un tad interesē tieši šis te sākuma fāze. Tātad mums bija uzņēmums reāli darbojošs, bija ideja, kur šo te pakalpojumu pārnest uz web vidi, un tad ir nākošais solis, šī te realizācija. Kā tas tika realizēts? Tātad stāstīja par dizaineru, tātad partneri, kurš arī iesaistījās uzņēmuma veidošanā, kā arī vispār koncepcijas veidošanā, un interesē tad tālāk. Pieņemsim, ja man ir ideja, tad tas prasa varbūt kaut kādu arī finansiālo ieguldījumu. Tad varbūt par šo te organizatorisko pusi, kādi resursi tika piesaistīti šim te projektam. Tātad viens, kādi resursi tika piesaistīti, otrs cilvēku resursi vai tehnoloģiskie resursi vai profesionāļi resursi, kas šo te sistēmu veidoja. Tad dizainers bija jau kā viens no, galvenās lomas veidotājiem. Idejas autoriem. Jā, un tieši šī te tehniskā puse, tur ir dzelža apakšā, ja, tas ir atkal tā cilvēkam, kas no malas varbūt tieši arī gribētu līdzīgi vai pat ne līdzīgi, bet iet runa par būtību, kas grib veidot kaut kādu startup projektu, kas viņam būtu nepieciešams, kas viņam būtu jāzina. Jā. Tas no idejas līdz īstenošanas sākšanai, tas arī bija diezgan liels solis priekš manīm, jo es pats neesmu ne IT speciālists, ne dizaineris, es esmu pats loģistiķis, un priekš manīm tas bija diezgan liels arī tāds kā lēciens nezināmajā, lai es vispār šo projektu īstenotu. Sākās viss, kā jau es minēju, ar ideju, ka es vēlos šādu programmu izveidot. Nākamais. Saki, vai tu mācījies arī kaut ko programmēt, vai tikai uzdevums programmētājiem? Es pats no programmēšanas neko nesaprotu. Gan es zinu diezgan daudz termins. Es zinu, kas ir MySQL un vēl šādas tādas nianses, bet pats es no tā pats izdarīt es nevaru neko. Nebija tā, ka tu, gribēji tur kaut ko ļoti, ļoti, ļoti liela tev pateiks, nē, to nevar uztaisīt, vai arī tas maksā tik dārgi. Bija diezgan interesanti, jo man bija tā, ka aprunājoties ar programmētāju, viņš deva tādu ideju, ka vajadzētu uztaisīt specifikāciju projektam. Pirms mēs vispār sākam meklēt kādu programmētāju, un mēs izstrādājām specifikāciju. Specifikāciju es izstrādāju uzņēmumā FUMO, diezgan pazīstams Latvijā, un specifikācijas izstrāde aizņēma apmēram 3 mēnešus. Vai specifikācija bija kaut kas līdzīgs tā kā darba uzdevums? Specifikācija ir, jebkuram web projektam ir vajadzīga specifikācija, kurā tiek aprakstīts, kas atradīsies sistēmā, kā strādās procesi, kā izskatās dizains, kur kam ir jāatrodas un kā sistēma strādās. Saki, vai tev izdevās šai specifikācijā ieraudzīt to vīziju, ko tu pats redzēji kā loģistikas speciālists? Jo nevienmēr tie līdzekļi atļauj realizēt visas idejas. Jā, specifikācija bija ļoti noderīga lieta. Es katram iesaku pirms veidot lielu web projektu. Es obligāti iesaku uztaisīt pirms tam specifikāciju, jo daudzas domas, kuras bija nekonkrētas, kaut kur gaisā, kaut kādas idejas karājās, viņas tika materializētas uz papīra un bija ļoti skaidrs saprotams, jā, šī ideja ir laba, viņu vajag īstenot, iekļaut projektā, nē, šī ideja ir slikta, metam malā, varbūt kaut kad nākotnē viņu ieliek. Vai vienkārši nav realizējami? Jā. Nav realizējami, jā. Jo šajā gadījumā, jā, es kā redzu Onflex sistēmā, jā, tur tomēr diezgan daudz ir iesaistītu personu, jā, un katrai ir savas intereses, vai šīs visas intereses gan kravu sūtītājiem, gan kravu pārvadātājiem izdevās ievērot? Jā, mērķauditorija rupi sakot var iedalīt divās daļās, kravu īpašnieki un transporta īpašnieki.
Jā, esam vairāk vai mazāk iekļāvuši visu, gan kas interesē kravu īpašniekiem, gan to, kas interesē transporta īpašniekiem. Kas ir, atkal atgriezīsimies pie paša projekta, kas ir patreizējā komanda Onfrexā? Jā, patreiz mēs esam izveidojuši arī SIA Onfrex, un Onfrex daļās ir es, Mārs Dreimans, ir programmētājs Juris Blūzmanis un dizainers Aleksandrs Juškovs. Un kas ir ļoti interesanti, ja mēs atgriežamies pie tēmas par resursiem, vai tika piesaistīti ārējie resursi. Jā, tas jautājums ir viens no galvenajiem, teiksim, vai investori tika piesaistīti šim projektam? Vai paši tikāt saviem spēkiem? Investori netika piesaistīti, tikām galā ar saviem līdzekļiem, bet, jāsaka, piemēram, ka Onfrex pamatkapitāls ir 10 000, un visa šī summa ir arī ieguldīta gan programmēšanā, gan dizaina izstrādē, gan specifikācijas izstrādē. Vai interesēs, teiksim, ja uzrādīsies kāds investors un vēlēsies iegādāties šo projektu? Tas ir viens no maniem sapņiem, bet tad, kad jau sistēma būs attīstīta un viņa patiks gan mums, gan lietotājiem, būs liela mērķa auditorija, es ceru, ka pie mums tad vērsīsies, es ceru vismaz Google ar vēlmi atpirkt šo portālu. Tagad ļoti populāri ir piesaistīt investors tieši šādu te startup kompāniju atbalstam un tālākai attīstībai dažādās startup semināros, fórumos. Man pašam ir personīga pieredze bijusi, un es pateikšu, ka viņa bija negatīva, jo piedalījāmies, es ar citu projektu personīgi, es piedalījies Swedbank rīkotajā grantu konkursā Atspēriens, un es uzskatu, ka mana ideja bija ļoti laba, arī saistīta ar transportu un loģistiku, bet redzot to, ka šajā projektā uzvarēja Filca Čību potenciālais ražotājs, es jūtos ļoti vīlies šajos projektos un uzskatu, ka varbūt Filca Čību ražotāji tur var uzsākt darbību, bet tādi nopietni produkti, lai iznāk no turienes ārā, tas ir zem jautājums zīmes. Bankām tas viennozīmīgi ir, tas ir interesanta sfēra, kur satiekās uzņēmēji vai idejas ar finansēm. Tur vienmēr ir neprognozējami, jo bankām transporta uzņēmumi ir riska zona, un tāpēc viņi nealkst finansēt šo sfēru. Varbūt kā ideja, jā, jautājums tad, cik jūs plaši aptversiet šo te transporta sfēru un cik procents tirgus varēs paņemt šāds te pakalpojums, kā jūs ejat? Bet es domāju, ka sistēma ir sākusi strādāt tātad testa režīmā. Jā, un cik ilgi strādā? Pirmā pieredze. Jā, tātad pirmkārt, cik ilgi jau strādā un kādas ir atsauksmes? Jā, sistēmu palaidām 1. februārī šī gadā. Visu laiku viņa tika izstrādāta. Jā, mums ir pirmie lietotāji, protams, ir arī pirmās atsauksmes par produktu. Cik klienti ir patreiz? Gan vienā pusē, gan otrā. Cik izmanto pārvadājumus kravu, cik piedalās? Šobrīd sistēmā ir apmēram 100 kravu īpašnieki un apmēram 300 transporta īpašnieki. Tā ir pietiekami liels skaits jau. Jā, jo mēs par to esam samērā pārsteigti, jo, teiksim, ja ieiesiet uzņēmumu katalogā, tur var redzēt diezgan daudz nopietnas kompānijas, un ir skaidrs, ka cilvēki ir gaidījuši šādu kvalitatīvu produktu, kurš palīdzēs viņiem ikdienā pārvadājot savus kravas vai atrodot kravas savam transportam. Cik tonnas, esat interesanti, man tā vienkārši no malas uzreiz cik tonnas jūs pārvadājat caur šādu web portālu? Šobrīd šāda statistika nav pieejama, bet tas būtu ļoti interesanti statistikai, un
labprāt uzjautāšu programmētājiem, vai ir iespēja šādu statistiku dabūt. Jūs varētu likt tur vienu logu un uzskaitīt kopējās tonnas, cik tiek pārvadāts kopš pirmsākumu un cik kaut kādā nogriezienī dienā vai jā, tad, kad mēs pēc gada atkal satiksimies, tad varēsim saskaitīt tonnas. Varēsim salīdzināt, jā. Bet, tomēr mazliet varbūt atgriezoties tieši pie sistēmas tiem devumiem, jā, tātad kā saslēdzās šis pasūtītājs ar pārvadātāju, jā? Kā viņš uzzina cenu, kā viņš saņem rēķinu, kā kravas pārvadātājs var pārliecināties par, teiksim, kravas pasūtītāju godprātību un otrādi, jā? Nav noslēpums, ka šobrīd Eiropā ņemot vērā ekonomisko situāciju ļoti bieži, jā, teiksim, tiek izmantot transporta pakalpojumi, bet par viņiem netiek samaksāts. Vai otrādi, jā, tiek nolīgta mazzināma transporta kompānija, kur pēc tam pazūd ar visu kravu, jā, teiksim. Varbūt tas mazliet tāds drūmas krāsas, jā, nevienmēr tas ir tā, jā, bet tomēr kā tu vari komentēt šo situāciju? Jā, man, protams, arī ikdienā agrāk strādājot loģistikā ir skaidrs visas šīs nianses, un es varu tikai piekrist, ka tā ir. Un tas ir arī viens no Onfrex LV plusiem, ko mēs ieviesām, ir reitingu sistēma. Respektīvi, ja jums ir kaut kāda informācija par konkrēto transportu vai kravas īpašnieku, jūs variet piereģistrējoties Onfrex LV, droši sniegt atsauksmes par šo uzņēmumu, teiksim, norādot, jā, viņš ir ļoti labs kravu pārvadātājs, liekot pozitīvu zīmi, vai arī nē, viņi ir kaut kādi mahinātori, bieži vien nenogādā kravas līdz galam, vai arī sabojā viņas regulāri. Un, respektīvi, apskatot šīs atsauksmes, jūs jau varat izvēlēties, vai jūs vēlaties vai nevēlaties sadarboties ar konkrēto transportu. Sistēma dos mums iespēju ieskatīties gan pasūtītāju, gan pārvadātāju reitingos. Jā, tieši tā. Reitingi patiesībā ļoti populāri. Interneta vides tāda uzticēšanās spoguls, jo visur, kur ir saistīta kaut kāda apmaiņa, tā skaitā naudas, preču attiecības, reitingi ir viens no pamatiem. Kā noteikt šo te pārdevēju vai pircēju. Tas man liekas visur, sākot ar eBay, beidzot ar... Tā doma ir paņemt. Protams, varam piekrist, jā, šajā gadījumā vienīgais tāda maza nianse, jā, vai, teiksim, šāda reitingu un atsauksmu sistēma netiks izmantot negodprātīgi, jā, teiksim, konkurences cīņā kaut vai. Var, es pat zinu, eBayā normāli, tā ir tā, pat ne normāli, bet ir gadījumi, kad, tas ir nenormāli, protams, bet ir gadījumi, kad ar nodomu uzbūvē šādu reitingu background, lai pēc tam nodarbotos negodprātīgi. Pretējais gadījums, jā, kad pilnībā, teiksim, ļoti labs pārvadātājs varbūt tiek nepatiesi nomelnots, jā, lai attiecīgi ietekmētu kravu pieeju. Tā ir mūsdienu interneta vidas jautājuma būtība un problēma. Jā, ir sūdzības LV, kur, man liekas, tas notiek regulāri. Palaid kaut ko Twitterī, es šodien piecēlos kreiso kāju, es iebliežu iekšā, izdzēst, tur viens neko vairs nevar. Jā, bet tas ir, es domāju, katra paša atbildība, tas ir numur viens, un arī, acīm redzam, arī novērtējums tam pakalpojumam, ko tu saņem vai plāno saņemt. Ja? Tāpēc šeit tāda bara dinamika nederēs. Šeit katram savs viedoklis nepieciešams. Labi, par reitingiem runājot, ir tā, ka tā ir mazliet sensitīva tēma, un mēs patstāvīgi arī Onfrex LV sapulces aprunājam šo tēmu, un pieļaujam, ka mēs nākotnē ieviesīsim zinām veidu monitoringu šīm atsauksmēm, redzot, ka, piemēram, par kādu transportu uzņēmumu dienā parādās 10 pozitīvas atsauksmes, lūksim, lai šo atsauksmu sniedzēji pamato šo atsauksmi, teiksim, atsūtot jau konkrētus līgumus, ka viņi ir sadarbojušies ar šo kompāniju un viņu atsauksme pozitīvā ir pamatota, nevis teiksim, jā, šis ir foršs čals, un es viņam papēc ielieku plusu. Jā, skaidrs. Varbūt atgriezoties tieši pie būtības sistēmas. Jā. Tātad man ir krava, es vēlos viņu aizvest uz kādu no vietām. Jā. Tūlīt mēs palaidīsim tūlītās vienu sekundīti. Jā, es tūlīt palaidīšu.
pilnais ceļš no brīža, kad mēs tātad gribam ieiet šajā sistēmā un saņemt pakalpojumu. Tā, es varbūt paralēli, tātad, kas mums ir? Mums jāreģistrējās, vai ne? Nu, jā, jo kravas var pievienot tikai reģistrēt lietotāji, un reģistrēt lietotāji var tikai reģistrēt lietotāji redz kontaktu informāciju pie piedāvājumiem, gan transporta, gan kravu. Tur gan rakstot augšā pie uzņēmuma nosaukuma, tas SIA ir jānodzēš. Ja nē, mūsu monitorings to izdzēsīs vēl nākamajā dienā. Gīns dzelma grib, jā, to pakalpojumu. Gīns, paņemsim šitādu, jā, paroli, ieliksim kaut kādu. Atkārtosim. Tā. Reģistrēt. Jums jāpiekrīt noteikumiem? Jā, apakšā bija ķeksītis. Parašotējs aizņem. Maziem burtiņiem jāsarakstīt daudz. Kas varētu man nepatikt? Dvēseli vēlnam. Viss. Un tas arī viss. Ieķeksēju un cauri ar mani. Jā, es varu. Tieši tā. Ko jūs rakstat noteikumos? Tā ir interesanti. Noteikumi ir vispārīgi noteikumi, kur ir reģistrējoties jebkurā portālā, mums viņš izstrādā jurists, kas ir jebkur reģistrējoties, ir standarta noteikumi, un tie arī ir iekļauti mūsu sastāvā. Šajā gadījumā tātad mēs apstiprinām piekrišanu tiem noteikumiem, kas saistīti ar portālu lietošanu. Tieši tā. Es tā saprotu. Šobrīd vēl līdz kravas. Bez pakalpojumiem. Tur nekas nav saistīts. Bez pakalpojumiem. Kravas pārvadāšanu pakalpojumiem. Jūs ētiski portālā un tā. Es tur nesūtīšu visus uz mājām. Tālāk. Tātad es saņēmu e-pastu tagad. E-pastā man ir jāapstiprina. Jā, jūs spiežat uz šī linka. Tā. Tur jūs norādāt savu e-pastu, ar kuru jūs reģistrējāties. Viņš uzreiz piedāvā. Un paroli, kuru ievadījāt. Tā. Un ko es tagad varu darīt? Es varu tagad... Jūs esat... Es varu gan kravas, gan transportu. Es varu jebko... Es kādā statusā tagad esmu? Tā, es pāriešu uz to. Tu esi tagad iekšā, jā, tu esi iekšā kā standarta lietotājs, un šobrīd tu esi iekšā savā uzņēmuma profilā, un par cik tu esi viņu reģistrējis kā uzņēmumu, tu esi piereģistrējis šo uzņēmumu, tev ir administratora tiesības, administratoram ir iespējams labot informāciju par uzņēmumu, un administratoram ir iespējas pievienot jaunus darbiniekus uzņēmumam. Tā, es varu arī pievienot darbinieku. Jā, okay. Tā kā... Kas man patīk, kas uzreiz pamanīja visiem tā lietotāja dati, tas bija pie profila, ja? Pie profila. Reku draugiem profila adresi. Tur, cik es saprotu, tagad ļoti populāri ir apmainīties pakalpojumiem. Jā, tas ir viena no lietām, kuru mēs iepriekš minējām, ka mēs vēlamies padarīt portāls, tā teikt, sociāli draudzīgāk, jo par šīm sistēmām neviens nezina, un caur Facebooku, Draugiem LV un Twitter ir daudz lielāks iespējas, ka par jūsu kravu uzzinās citi transporta īpašnieki vai arī par jūsu transportu uzzinās kravu īpašnieki. Bet tad gala rezultāts. Es šeit esmu kā kravas teiksim, es gribu nosūtīt kravu, jā, tad es esmu nosūtītājs, īpašnieks kravas, vai es esmu transporta pakalpojums sniedzējs, vai vienalga, kas es esmu. Jā, jūs varat būt jebkas. Tu var pievienot gan gan kravas, gan transportu. Šis ir uzņēmumu katalogs, tie ir visi, kur ir reģistrējušies Omflex LV. No 1. februāra. Un cik viņi mums ir? Tie 300, ja, ko minēja? Ja? Kopā jau ir kādi 400, 300 apmēram transporta īpašnieki. 400 kompānijas. Latvijā ir vismaz 2000 transporta kompānijas. Un cik transporta vienības ir? 2000 transporta kompānijas, cik vienības visiem apakšā ir? Es pieļauju, ka 10 000. Precīzi man šāda informācija nav, bet jā. Es domāju, laiku būs, jā. Reģistrācija ir maksas? Nē, portāls vispār ir bezmaksas, jo mēs joprojām esam betas režīmā.
labojam kļūdas. Bet perspektīvā, kā tu to redzi? Perspektīvā portāls būs maksas, bet pagaidām mēs neesam vēl, ļoti godīgi jāpasaka, izlēmuši, kādā veidā. Ir 2 iespējami attīstības virzieni. Viens ir abonēšanas maksas, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Būs iespējama vai nu dienas, vai nedēļas, vai mēneša, vai gada abonēšanas maksa. Var uzreiz teikt, jūra atkritīs. Jā. Jūra lietotāji atkritīs. Tāpēc šis joprojām mēs par šo laužam šķēpus. Scenāriji tiek meklēti. Jā, un iespējams, ka mēs produkta pamat tās features atstāsim bezmaksas un par kaut kādām ekstra lietām prasīsim samaksu. Katrā ziņā šeit vēl būs jums ko domāt, un meklēt variantus. Jā. Jo, ja man, piemēram, tagad būtu pie reģistrācijas jāmaksā, es droši vien, ka izvēlētos nemaksāt un nereģistrēties. Paņemt klausuli, piezinīt SS reklāmā. Šeit man uzreiz tāds ir jautājums, vai es varu atsevišķi paskatīties tikai transportniekus un tikai kravas? Šāda iespēja pagaidām vēl nav portālā. Bet ir iespējams paskatīties atsevišķi piedāvājumus, gan kravu piedāvājumus, gan transporta piedāvājumus. Tātad šis ir kravas, ja? Šis ir kravas, kas ir pieejams, ja es tā kā transporta kompānija esmu, ja? Vai forwarders. Tātad es šeit varu čiks izvēlēt, pieņemsim, es esmu transporta, vienības īpašnieks, tagad man ir viena automašīna, es gribu tagad šo te kravu. Tātad šis ir kravas piedāvājums. Tas nozīmē, ka es varu paņemt šo te kravu. Kas man jādara? Jāraksta ziņa? Ir sekojoši šeit. Tie ir kravu piedāvājumi rindā, un šeit atverās konkrēts kravas piedāvājums jau, kur ir konkrēti redzams, gan ir redzams Google kartē, no kurienes uz kurieni. Šī krava ir jau tiek izstrādāts maršruts. Un ir redzams, cik daudz kubika metru aizņems krava, kāds ir kravas svars. Tas nozīmē tagad, ja es gribu šo te kravu paņemt, man ir ok. Man tad jāvienojās par... Ir divas iespējas. Ja kravas iesniedzējs ir norādījis telefonu numuru, kā šī gadījumā, tad ar viņu var sazināties pirmkārt telefoniski, vai ir iespēja uzrakstīt portālā. Sazināties pat taisnojas var. Jā, sazināties ar menedžeru, jūs nokļūstat... Tātad no portāla es uzreiz rakstu pieprasījumu, gribu vest jūsu kravu, un kravas īpašnieks portālā saņem informāciju par to, ka jūs viņam esat uzrakstījis un jūs vēlaties vest, un jūs turpmākajās sarakstēs jau varat vienoties par darījuma detaļām. Tātad šeit nekur nefigurē pakalpojumu izmaksas summas? Nē, jūs par to visu vienojaties sarakstē. Jā. Kravu īpašniekam, ja viņš būtu ievietojis jau norādījis cenu, ir ievietojot kravu iespējams norādīt cenu, par kādu jūs vēlaties savu kravu pārdot transportam, rupsākot pārdot. Lai viņš šo pakalpojumu izpilda, cik jūs būtu ar mieru maksāt par šī pakalpojumu. Jā, tā es uzreiz redzu, man apmierina. Jā, bet šeit kravu īpašnieks ir izvēlējies noklusēt šo cenu. Es gribu atrast, kur ir parādījis kāds. Tu uzreiz redz šajā te tabulā lielajā, vai man jāiet? Jā, vajadzētu redzēt, jūs tagad esat iekšā vienu uzņēmumu kravu piedāvājumos. Augšā uzspiediet uz kravas. Kravas. Jā. Un šeit tu redz visus kravu piedāvājumus, kuri ir šobrīd ievietoti portālā. Kur es redzētu tad šo te cenu, kuru man piedāvā? Pagaidām neviens nav izvēlējies norādīt cenu, kas no viņa puses arī ir diezgan gudri, jo cena mainās. Degvielas cenas mainās. Riepas nodilst. Jā, tam mēs varētu piekrist, bet es teiksim, kā no kravas sūtītāja puses, tomēr, piemēram, deklarējot savu kravu, es vēlētos tomēr saņemt no vairākiem pārvadātājiem piedāvājumu. Jā, un tāpēc lai būtu iespējas izvēlēties visizdevīgāko. Jā, un tāpēc arī šī gadījumā neviens gandrīz kravas īpašnieks nav norādījis cenu, kuru viņš būtu ar mieru maksāt, jo viņš gaida piedāvājums no transporta, lai saņemtu visizdevīgāko piedāvājumu. Jo viņš tad, piemēram, būs norādījis, par pilno kravu esmu gatavs maksāt, teiksim, no Jēkabpils uz Rīgu 200 latus,
bet varbūt ir kāds pārvadātājs, kurš brauc teiksim, no Krievijas, kurš labprāt šo paņemt pa 100 latiem. Tajā gadījumā viņš automātiski ir zaudējis 100 latus, norādot šo cenu. Bet šajā gadījumā jūs plānojat, teiksim, šādu iespēju kravas īpašniekam ieraudzīt vairākus piedāvājumus vienlaicīgi automātiskā režīmā? Jā, tā ir viena no nākotnes featurām, kuru mēs plānojam ieviest, ka pie katra kravu piedāvājuma būs iespējams slēptā veidā izsoles, gluži kā izsolē. Piemēram, transports varēs uzreiz, viņš ieraudzīs kravu, viņam viss patīk, viņš neko nerakstīs, viņš sniegs vēlamo cenu, par kuru viņš varētu šo kravu nogādāt. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo principā pasaulē ir šī tendence, ja, kad kravas pērk, ja, un ļoti bieži vien, tas ir diezgan tādā tā kā paredzēt tā kā vairāku solīšanu, ja, tikai lejupējošu soli, ja, kas ir izdevīgi šajā gadījumā kravas nosūtītājiem. Ja, bet tas ir labi, tas tātad uzreiz ir tīrs. Vienīgais šeit ir ļoti interesanti, lai tas būtu redzams tieši sistēmā un lai man kā kravas sūtītājiem tas būtu uzreiz redzams. Mēs nākotnē domājam. Jā, jo pretējā gadījumā mēs atgriežamies pie tās situācijas, ko tu minēji mūsu sarunas sākumā, ja, ka mēs ņemam zaļās lapas un zvanamies. Ja. Jo šeit, es domāju, ka sistēma... Tikai atšķirībā no zaļajām lapām šeit jau mēs redzam, ka konkrētajā maršrutā brauc šādu un tādu maršrutu, konkrētie transporta uzņēmumi. Mums atkrīt apzvanīt visas 2000, mums paliek tikai tie 10, kuriem ir jāpajautā par cenu. Ne, šajā gadījumā, kur krava norādīta, jā, teiksim, es kā kravas nosūtītājs vai īpašnieks, jā, man ir grūtības, es nevaru pateikt, cik maksās mana krava, jo es nezinu tirgu, neko. Es pirmo reizi saskāros, man vajag vienu palātu aizvest no Rīgas uz Ventspili, es nekad to nesaskāros, tad es nezinu, ko tas maksā. Paskatāmies no otras puses tagad. Nospiežot transports, ko es dabūšu? Es dabūšu transporta kompānijas? Transporta piedāvājums. Tie ir konkrēti transporti, kuri jau brauc konkrētos maršrutos. Rīga Liepāja, Liepāja Rīga, Ventspils, Daugavpils. Ja kāds brauc tādā maršrutā, un konkrēti tu kā kravas īpašnieks jau vari vērsties pie viņiem, lai konkrētajā maršrutā nogādātu savu kravu. Kā uzņēmumi, viņi, cik es saprotu, droši vien viens virziens ir, un tad ieliek, ka otrs teorētiski varētu būt apakaļ. Jā, teiksim, viņiem ir krava no Rīgas uz Ventspili, un atpakaļ viņiem sanāk braukt tukšā. Bet viņi ievieto, ka viņiem būs transports no Ventspils uz Rīgas, un viņiem ir daudz lielāka iespēja, ka kāds uzņēmums Ventspilī, kuram ir jānogādā krava Rīgā, vērsīsies pie viņiem, lai viņiem nebūtu tukšā jābrauc atpakaļ. Šeit gan darētu iekšā cenu, jo te būtu ļoti patīkami redzēt cenu, un es vienkārši redzot smuko cenu. Ir iespēja ievietot šādu iespēju pievienot cenu arī transportam ir, bet acīm redzot, viņš ir izvēlējies atkal nenorādīt cenu, par kādu viņš, teiksim, no tās pašas Ventspils būtu ar mieru braukt atpakaļ uz Rīgu. Es noteikti šeit redzu tādu ailīti, kur ir obligāti jāievada cena, jo šādi te, nezinot, cik man maksās šis te, ja es atrodu, man ļoti patīk. Es varētu pastāstīt mazliet par zemūdens akmeņiem. Arī pārējie transporti skatās, ko dara citi transporti. Un ja viens ir norādījis, ka viņš no Ventspils brauks atpakaļ pa 100 latiem, tad viņš konkurents, redzot kaut kādu kravu, kurā atrodas Ventspilī, var sazināties ar šīs kravas īpašnieku un piedāvāt viņam aizvest šo kravu pa 95 latiem. Ļoti normāli. Zaudētājs tajā gadījumā ir cilvēks, kurš ir norādījis cenu. Nē, zaudētājs viņš nav. Tas nozīmē to, ka... Nē, viņš neaizvedīs kravu, viņš aizbrauks tukšā, bet tas, kas iedos 5 latus lētāk, nopelnīs 95 latus un nevis aizbrauks tukšā. Tas ir tikai pirmais solis. Pēc būtības šī sistēma noregulētu gala rezultātā cenu līmeni atbilstoši pakalpojuma būtībai un izmaksām. Jā, tam es piekrītu. Ja sākuma fāzē es gribu nopelnīt turreiz 3 un ielieku, teiksim, ja man pašizmaksas ir 30 vai 50 lati, es ielieku 150, tad es tā, nopelnīšu, varbūt nē, tur, ja reāli es ielieku 55,
Nu, tad, protams, neviens jau neliks vairs 54, 90, jā, jēga jau nav tur vairs. Un līdz ar to tirgus automātiski noregulē šo te pakalpojumu cenu. Tam es piekrītu. Tāpēc man liekas, šajā gadījumā vēl arī, ja kāds ir tāds tik negodprātīgs pārvadātājs, ka viņš vēlās vest zem pašizmaksas, tad, lai lūgtu, jā, tas jau tāds bet ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, ka viņam šis transports no Ventspils uz Rīgu tāpat, viņam pārvests tukšā, viņš arī var vest zem pašizmaksas, jo viņš vismaz kaut ko nopelna. Tad, kad ies visi uz priekšu, tad plānos gan turp, gan apakaļ un cena, tad iegūs tikai reāli pakalpojuma, pat ne pakalpojumi, bet kravas nosūtītājs, jo tas ir tas, kam ir jāsaņem šis te labums. Tam es piekrītu, tā ir arī viena no idejām, ka Omflex LV arī varētu sakārtot šo cenu tirgu, un tu ļoti pareizi trāpīji šajā, jo tas ir viens no tām mūsu idejām apakšā, kāpēc vispār šāds portāls ir vajadzīgs. Tātad, lūdzu, viens no nosacījumiem dalībai šādā portālā jāliek precīzi cena. Jo tāda, tas man pagarins, es kā lietoju, kā kravas nosūtīties, man varbūt nepatīk tur komunicēt, tur zvanīties, viņš man stāstīs vienu cenu, es atkal prasīšu otru, atkal staipīšanās. Bet te man patīk cena, es poms ieķiksēju ķeksīt, pasaku, jā, viss, tur pat ir varbūt apmaksas uzreiz kaut kādīgi ģenerēta rēķins, es pārskaitu prom visu un man atbrauc pakaļ aizved. Ja, tātad man nav jātērē laiks sarunām un tas ir mans viedoklis. Jā. Mēs esam apakaļ pēc nelielas pauzītes un turpināsim ar pašu pakalpojumu iztirzāšanu. Ko mēs tikko izrunājam, ka ļoti patīkami redzēt, ka te augšā nedēļa retvīts aizgājis ir. Jā, uzspiežot uz uzrakstu Twitter, var iekļūt mūsu Twitter kontā. Kā jau iepriekš minēju, esam sociāli aktīvs uzņēmums, mums ir arī šāda sekotāja. Patīkam redzēt, ka nedēļa tur arī atrodās iekšā. Jā. Super. Jā, redzam arī, kad tiek ņemtas kravas dotas. Jā, tiek ievietotas Twitterī kravas, ko var darīt arī jebkurš lietotājs, popularizēt ne tikai ievietojot sistēmā savu kravu, bet par savu kravu viņš arī var informēt savus Facebook, Twitter vai draugiem LV lapas lietotājus. Ko mēs pievienojam kravu? Jā. Pievienojam kravu. Feiku kravu, ja? kāds paķersies uz viņu? Tādu Latviju mums ir iespējams. Valsti šeit var norādīt, ir norādīt tāpēc, ka, piemēram, patreiz notiek Lietuvas pievienošanas sistēmai, un tāpēc ir iespējams, tāpēc ir pie valsts atsevišķs lauciņš, kur drīzumā tiks arī Lietuva pievienot. Jā, būs Rīgu gribu atrast teritorijā. Jā. Kur mums Rīga ir? Ir vieglāk, vienkārši ir jāraksta. Rīga, raksturoši Rīga, un jā, nav jāmeklē visā lielajā laukā. Pasta indeks, tā mikrorajons, Āgens kalns būs. Sīkāk informācijas apzināšana. Tu var norādīt, jā, tieši tā. 36. Iekļaušanas datums paņemsim mēs, kalendārīts foršs, pirmdienu. Iekļaušanas laiks. Tas ir darba laiks, no kurā jūs strādājat, un, teiksim, no cikiem līdz cikiem jūs būtu ar mieru atdot savu kravu. Super. Teiksim, tu atnāc uz darbu 9, varbūt sagatavot to kravu nosūtīšanai, un 10. tu jau viņu var atdot transportam. 9:30 pirmdienu, pēc grūtas svētdienas. Tā, pievienot papildus pieturs vietu. Tas ir, ja tā krava ir vajadzīga vest, teiksim, piemēram, braucot uz Ventspili, pa ceļam ir jāizkrauj daļa tukumā, tad ir tad var norādīt to viduspunktu. 25. izkraušanas datums. Cik ātri reaģē, piemēram, jo man tas man 25. datums, tas man tāpat diena. Tajā pašā dienā no kurienes uz kurien? Rīga Daugavpils. Jā, uz Daugavpili ir iespējams. Ja no rīta paņem 4 stundu laikā. Pieņemsim, mēs apmēram tur savadījām iekšā. Mēs gribam no Rīgas uz Daugavpilu aizvest kravu. Kur ir kravas kaut kāds lielums? Nē, tas ir tagad, tu esi kravas pievienošanas vizartā, un šeit ir nākamais solis.
Lokācijas lauciņa. Tā, apskatāmies, mēs esam laikam trampījuši pirmajā bagā iekšā. Jā, jo tu izvēlējies viduspunktu, bet tu nenorādīji viduspunktam nekādu informāciju. Tad ir vienkārši jāiztais ciet viduspunkts tur pie viduspunkta labajā stūrītī ar krustiņu. Vai sistēmai izstrādēja paredzēts tāds gadījums, lai uzreiz kļūda tikt aprakstīt, lai lietotājiem, nebūtu jāmeklējās, ko viņš nav pareizi izdarījis? Jā, tur arī automātiski parādījās informācija, ka viduspunktā nav pievienots ne iekraušanās vieta, ne datums. Līdz ar to bija nepieciešams aizvērt ciet viduspunktu, lai varētu turpināt. To mēs izdarījām, tagad mēs ko darām? Šeit nākamajā solī... Kas man pa kravu vajadzīgs ir? Ja? Nē, nākamajā solī tu kā kravas īpašnieks izvēlies, ar ko es gribu vest? Ar kādu mašīnu tu vēlies vest. Es neko nesaprotu no tā. Tad šo lauku var atstāt tukšu un neizmantot. Bet tur jau ir diezgan loģiski, piemēram, ja jums ir jāpārveda Žigulis, jūs izvēlēsieties paleti. Man ir viena paleti. Jā, vienu paleti var vest jebkurš gandrīz jebkurš no norādītiem. Es varu arī nenorādīt. Var arī nenorādīt, tieši tā. Iepakojumu veidu, ar paleti, super daudzums. Viens, kraus veids. Sēnes. Vai ir sēnes. Garums. Viņš automātiski man 1 eiro paleti. Viņš automātiski, jā, jo tu izvēlējies eiro paleti. Kraujums pa virsu, sēnes, varam kraut pa virsu. Labi. Jā, bet jānorāda ir arī svars. Cik tās svar viena paleta? Svars vienai paleta. Tonu paņemsim, 1000 kilogramu. Jā. Datu kopā tilpums, viss forši mums saliek, pilna krava, nē. Kad ierosinājumi? Jā. Sēnes es domāju, ka vajadzētu vest temperatūras režīmā. Un to var izvēlēties paējot augstāk. Nē, to var izvēlēties. Norādiet, ka jums mašīnai ir vajadzīgs refrižerators vai izoterms. Pašā apakšā pie papildu aprīkojuma. Jā, izoterms. Izoterms, jā. Lai viņš nesasalst ārā tomēr -grādi. Labi. Jā, te ir iespējams norādīt, cik dienās jūs samaksāsiet par savu kravas pārvadājumu. 90 dienas. Domāju, ka neviens nepiekritīs, bet droši var ielikt. Pie izkraušanas dienas. Jā, bet nākošā ailīte ļoti interesanta cena. Jā, un te var norādīt to vēlamo cenu, par cik jūs vēlaties nogādāt sēnes no Rīgas uz Daugavpili. Tirgu kaut kā pa kilogramu, pa kilometriem? Kas ir kilograms kilometrā? Kāda ir? Nē, te mēs atgriežamies pie tās tēmas, par ko mēs runājam pirmīt, ka tu kā kravas īpašnieks zini, par cik tu pārdos savu kravu Daugavpilī un cik lielu summu tu varēsi veltīt transporta izmaksām. Teiksim, ja tās sēnes aizies pa 1000 latiem Daugavpilī, tad vidēji loģistikā apmēram 10% vajadzētu veltīt transportam. Tā kā Bet katrā ziņā sistēma neparāds kaut kādu formulu, kur automātiski varētu izlikt ārā. Jo man, es uzreiz bildīšu, kā kravas īpašniekam, šī aila varētu būt diezgan vienu paletu uz Daugavpili aizvest, es domāju, ne vairāk par 20-30 latiem, tas būtu adekvāta cena. 25, izvēlēties ko? Latvija. Nākamais solis. Gaidām. Nākamais solis mums kārti parādās. Ja? Nākamais solis jau parāda visu kravu, aprakstu, kā viņi izskatās, kāds ir maršruts, no kurienes uz kurieni jānogādā krava, cik daudz tur ir iekšā, kāds ir kopējais svars. Es domāju, mēs varam apstiprināt. Jā, un tur pilnīgi droši var apstiprināt šo kravu. Visa šī krava šobrīd ir apstiprinām. Ir iespējams par šo kravu automātiski uzreiz arī plašāk ielikt gan Twitterī informāciju, gan tā ir tā pati, jā. Gan draugiem LV, gan Facebookā, ja tu vēlies, lai smuks attēls, uz kurien kā man tiks kilometri pilnīgi saskaitīt, 261. Jā, bet man atkal no otras puses interesē, vai es varu šo pabeigto pasūtījumu apskatīt, kādā veidā viņš man izskatās. Jā. Pabeigtais pasūtījums ir redzams pie uzņēmuma profila, pie uzņēmuma kravām. Tad atgriežamies atpakaļ pie uzņēmuma kravām. Tā, uz uzņēmumu atgriežās. Galvenā? Jā.
Tad profilā. Un uzspiežot uz kravām. Jā, nu šeit ir redzam pēdējās aktivitātes, kādas tev ir Onflex sistēmā. Un pēdējā tava aktivitāte ir pievienotā krava. Viņi šādā veidā ir redzami, ja? Jā. Jā. Tā kādā veidā viņu redz transportnieks? Arī tieši tādā pašā veidā? Transportnieks viņi redz pievienoto kravu sarakstā. Kur viņi man ir tajā lielā? Droši vien aizēja vienkārši pēc datuma. Tagad uzspēj šķirot kravu sarakstā labajā pusē blakus cenai ir datums. Jā. Te, jā. Un kravē, jā, vēlreiz. Tagad būs no jaunākās. Jā. Un šeit ir redzama jaunākā krava ar cenu. Rekur arī parādās tas, ko mēs... Jā, kur ir tā cena norādīta. Vai neviens negrib cenu likt. Labi, vai, teiksim... Rekur ir ielikt vēl 220 eiro. Šī aizpildītā transportniekam, lai viņi redzam uzreiz, nu, teiksim, tajā transportnieku formā, jā, jo tad, kad mēs slēdzam līgumu par kravas pārvadāšanu, tur ir attiecīgi forma, kas ir jāaizpild, kur attiecīgi tiek atrunāti piegādes termiņi, apdrošināšana un viss. Nē, šāda forma pagaidām Onflex LV sistēmā nav. Tas ir viens no nākotnes idejām, ko mēs vēlamies jau iekļaut konkrētu pasūtījumu veidlapu, kad šo pasūtījumu kravas vai nu kravas pārvadāšanai vai transporta pakalpojumam varēs noslēgt caur Onflex LV sistēmu. Nu jā, es domāju, ka tas atvieglotu daudz soļus, ja? Jo cik es saprotu, tagad mēs esam ielikuši kravu, nākošais solis ir, tagad mums ir jāzvana, pārvadātājs zvanīs vai arī rakstīs sistēmā mums. Bet katrā ziņā mēs vairāk tālāko šo soļus nevaram atsakot, jā, jo tagad šobrīd mēs atrodamies tādā pakārtā stāvoklī. Jā. Tātad pirmais, ko mēs varam izdarīt, acīm redzot, tad paši interesēties, jā, vai kāds vēlās paņemt, jā, bet tā kā vajag gaidīt no transportnieku šo piedāvājumu, kas nevienmēr var arī līdz mums nonākt. Labi, es esmu pats paņēmis uz pleciem, aiznesis paleti tagad līdz Daugavpilim, vairs negribu. Es gribu izdzēst un labot piedāvājumu. Mēs nemulsināt pārējos. Ir jānobrauc līdz pašai apakšai tagad un arhivēt. Arhivēt tāpēc, lai, ja gadījumā jums regulāri ir jāved šīs sēnes uz Daugavpilu, jā, tad vienkārši viņi vienmēr varēs ieiet šajā konkrētajā paraugā. Un es viņu varēšu aktivizēt kā kopiju, vai? Jā. Tas varētu būt ērti priekšlietot. Apskatāmies to sadaļu, ko tu uzsvēri pa kartēm. Jā, mums ir kravu un transporta piedāvājumi, un viņi interaktīvā veidā atkārtojās uz kartes, kur ir redzama sadaļā karte. Un, lūk, kur atverās karte, un kur jau ir redzama konkrēti kādi un cik piedāvājumi ir šobrīd aktīvi tieši tā. Tā kā mums sistēma šobrīd strādā pa Latviju, ka piedāvājumi ir tikai Latvijā, tur ir gan transporta, gan kravu piedāvājumi. Tā ir lieta, pie kuras mēs šobrīd strādājam, lai kravu un transporta piedāvājums uz kartes attēlot atsevišķi, jo šobrīd viņiem ir viens simbols, bet pēc pirmām lietošanas dienām mēs saņēmām no lietotājiem uzreiz atsauksmi, ka es vēlos redzēt, kur tieši ir kravas, vai es vēlos redzēt, kur tieši ir transports. Un šeit uzējot, varbūt piezūmēm mazliet tuvāk, teiksim, jā, un uzspiežot virsū, ir konkrēti redzams, jā, mums šeit ir tāds un tāds piedāvājums, šī, manuprāt, ir krava, vai arī uzspiežot skatīt detaļas, viņš parāda jau konkrēto šo piedāvājumu. Jā, ļoti ērti. Kāpēc mēs tādu arī neesam izmantojuši līdz šim paši savu vajadzībām? Tāpēc, ka viņi nav bijusi tādi. Tieši tā. Jā, jo mēs vairāk... 1. februārs pareizi, taču tikko viņi arī parādījās. Absolūti, vēl autiņos. Mēs stāvam pie varbūt gigantisku projekta pirmsākumiem. Nu, tāpēc mēs arī saucamies nedēļāt startups. Tas ir viss sākums, lai mēs varam atsakot no sākuma līdz beigām. Par tiem bugiem man bija jautājums. Bija kaut kāda, tikko palaidāt sistēmu, jūs testējāt... Ja palaidāt viņu uzreiz un tad skatījāties, kā notiek... Jā, mēs izvēlējāmies, kā man programmētājs saka, saukto amerikāņu variantu, tad mēs palaidām sistēmu, kāda ir vienā dienā, kad mēs uzskatījām, jā, viņa ir funkcionēt spējīga un kļūdas labojām pēc tam. Jā, kļūdas atzīšu ir diezgan daudz, gan tekstu kļūdas, krievu un angļu valodā, gan arī
funkcionalitātes kļūdas. Viena no pirmajām, kas uzreiz parādījās, ka nevarēja redzēt, nevarēja redzēt iekraušanas vietu kopējā kravu sarakstā, tika pievienot krava, bet nebija kopējā sarakstā redzams, no kur tā krava ir kraujama, varēja redzēt tikai, kur viņi ir izkraujami. Bet programmētāji ļoti ātri novērš šo problēmu. Tas ir sakārtots. Tad laika pa laikam parādās šādas tādas kļūdiņas, par kurām mūs arī informē lietotāji, jo tikai lietotāji ir tie, kas pateiks savu galavārdu par konkrētajām kļūdām un par to, kā vajadzētu labāk, kā būt ērtāk. Cik ir runāts ar klientiem, apspriests kaut kādi ieteikumi vai iebildumi saņemt? Ar lietotājiem mēs sazinamies katru dienu, jo viens no veidiem, kā piesaistīt lietotājus, mēs izmantojam telemarketingu, respektīvi zvanam gan transporta īpašniekiem, gan kravu īpašniekiem, un mēs cenšamies arī izvadīt viņus cauri reģistrācijai. Līdz ar to saņemam atsauksmes par portālu darbību, par viņu prāt plusiem vai mīnusiem, jau darbojoties ar konkrētām lietām, pievienojot kravus vai pievienojot transportu. Kā skatās asociācijas pārstāvi? Oficiālās iestādes, tas ir interesanti. Aktivitātēm, teiksim. Pagaidām mēs neesam sakontaktējušies ne ar vienu no asociācijām, ne ar Latvijas auto. Mēs darbojamies neatkarīgi no viņiem. Jums nav neviens piezīmīs pateicis tā, jūs esat jaunu struktūriņu, lūdzu nāciet, iestājieties biedra naudības? Es domāju, ka tas būtu arī labi priekš mums, bet pagaidām neesam to uzsākuši, nedaram to. Es domāju, no asociācijas puses atkal kā noslēpums, ka šai jomā ir diezgan daudz visādu problēmu. Jā, tas būtu... Šeit jūs strādājat pie tādas universālas datu bāzes, kas notiek atvieglot arī kravas pārvadātāju asociācijas darbību. Jā, labprāt, esam gatavi sadarbībai. Ja viņi vērsīsies pie mums, tad labprāt varētu īstenot kaut kādu veidu sadarbību iespējamo. Jā, varbūt tad ir tev ar no jautājumu kādu? Nē, es esmu priecīgs, ka izdevies ir iepazīties mums ar šādu projektu, un domājam, ka viņš atvieglos mūsu trauksmanajā ātrajā laikmetā, kad viss notiek tik zibenīgi, gan darbu, gan kravu pārvadātājiem, gan arī kravu sūtītājiem. Jā. Protams, vēlētos redzēt sistēmā, lai tur tomēr tas automatizācijas līmenis būtu mazliet augstāks, un varētu šos pasūtījumus veikt uzreiz sistēmā. Jā. Jo šajā gadījumā, ja man pēc tam atkal jāsazinās ir un jāveic papildus soļi, tas varētu mazināt manu interesi pret sistēmu. Jā. Bet es tā saprotu, ka jūs pie tā strādājat, domājat, lai jums veicās. Māri, varbūt pat cik mēs orientējamies uz cilvēkiem, kuri kaut ko uzsāk paši un vēlās arī šo te novest līdz rezultātam, kādi ieteikumi būtu, ņemot vērā savu pieredzi, uzsākot šādu projektu? Tieši cilvēkam, kas ir pirmsākumos. Jā, pirmkārt, es uzskatu, ka nevajag baidīties. Ja ir kāda ideja, un ja viņa neļauj naktīs gulēt, tad ir jāķerās klāt un ir jāīsteno, neskatoties ne uz ko, jo es pieturos pie Coelho principa, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tad viss pasaules atdosies rokās, lai tas tev izdodās. Jo manā pieredzē tieši tā arī bija, kad es sāku aktīvi par to runāt, man nāca viens pēc otra gan programmētājs, gan dizainers, un visas lietas risinājās pozitīvi, tā kā tam vajadzēja arī notikt. Tātad turam acis plaši vaļā, ieraugam visas iespējas un, protams, arī izmantojam tās. Vēlreiz liels paldies skatītājiem un klausītājiem, kā arī mūsu viesim, kurš ir veltījis laiku un ieradies uz mūsu raidījumu Nedēļas startups. Kā arī paldies Arnim, mūsu ekspertam. Es ceru, ka daudz jautājumi, kuri tika uzdoti, arī interesē mūsu skatītājus, kā arī bija
ir arī neliela cerība, ka šie te jautājumi palīdzēs turpmāk kompleksam piedāvāt kvalitatīvāku, neteiksim kvalitatīvāk, bet varbūt kaut kādas lietas pilnveidot savā projektā. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Paldies.